Jau pirms 7 Jaunpils 870. vēlēšanu iecirknī darbinieces rosās kā čaklas skudriņas. Jāpaspēj salikt vēlēšanu biļeteni, kas tikai pirms pāris stundām pabeigts šķirot, jāpārbauda un jāizzīmogo vēlēšanu urna. Neliels uztraukums esot vienmēr, bet šoreiz vēl balsu skaitīšana notikšot mūsdienīgi. Apkoposim visus rezultātus elektroniski. Mums ir iegādāts skeneris un visi biļeteni būs ieskanēti un apkoposies ar programmatūras palīdzību. Dažas minūtes pēc 7 ierodas arī pirmais vēlētājs un ātri izdarīs savu izvēli aizteicis ikdienas gaitās. Lauku ļaudīm septembris ir ražas laiks, bet nobalsot soli arī darbā aizņemtie. Vai tad jau vēlēšana iecirknē arī paspējāt? Nē, vēl. Bet iesiet? Iesim. Jau zin par ko? Vēl laika padomāt līdz vakaram. Jaunpilnieki zina, ko gaida no jauniem deputātiem, bet izlemt, kurš būs tas, kas spēs domāt ne tikai par sevi, nesot bijis viegli. Ielāku enziju. Solīja jau dažas Solīja, bet solīts makā nekrīt. Tā saka. Arī otrā Jaunpils novada vēlēšana iecirknī viestās prieks, kas valdīja pavasarī atlaižot 10. Saeimu noplacis. Bet gājas to referendumu par to Saeimas atlaišanu, bet labāk jau praktiski neko neredz. Visi tie paši, kas bija, tie arī būs. Jo par sociālajiem es negribēju balsot, jo negribu, lai Krievi nāk Latvijā. Un man bija 2 partijas, par kuru no rīta izlēmu, piecelos izlēmu un brauc balsot. Vispār grūti pateikt. Pat, izlēmums bija, bet tā. Īsti apmierināts neesmu ne ar ko. Tomēr klusībā ik viens mazā pagasta, kurā deklarēta ap 400, bet dzīvo vēl mazāk iedzīvotājs, cer, ka kaut kas tomēr mainīsies. Varbūt vairāk pievērst uzmanību tieši strādājušiem, jo kaut kā tā paša aploksņa alga. Daudz aiziet nodokļu valstī gar degunu, kā saka. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.